Labdien, cienījamie skatītāji! Šajā reizē sākšu ar visnotaļ aktuālo skolu tīklu jautājumu. Tātad visos mēdījos šobrīd jau tiek par to arvien vairāk runāts. Arī mēs šo jautājumu nevienreiz esam stāstījuši jums un pārunājuši. Un šobrīd mēs esam sastādījuši grafiku, kādā veidā izglītības pārvaldes speciālisti Līvānu novada pašvaldības vadība tiksies ar mūsu iedzīvotājiem, ar skolu, skolēnu vecākiem, skolu pedagogiem, tātad tajās skolās, kas šajā skolu reorganizācijas plānā iekļautas. Un šīs tikšanās notiks 5. februārī Rudzātu vidusskolas zālē, 17. lai arī visi var pagūt no darba, ierasties uz šīm sanāksmēm. Un nākamajā dienā, 6. februārī, Rožupes pamatskolas zālē līdzīga tikšanās, un ceturtdien, tas ir 8. februārī, Līvānu pamatskolas zālē. Tātad tiksimies, runāsim ar iedzīvotājiem, stāstīsim to informāciju, kas ir mūsu rīcībā, tos aprēķins, kas ir mūsu rīcībā, jo arī pašvaldības, ja varbūt kāds arī klausījās, aizvadīto Līvānu novada domes sēdes ierakstu, tad arī dzirdējāt, ka faktiski šobrīd no valsts arī mēs kā pašvaldības esam nenoteiktības apstākļos, jo neviens nav arī līdz šim skaidri pateicis, kas tad ar šo skolu reformu un kad būs, kādos termiņos. Pašlaik ir parādījies jauns termiņš, ka lēmumi ir jāpieņem līdz 31. maijam, jo no septembra tātad šis finansējums tiek pārtraukts. Izskanējuši dažādas spekulācijas arī no valdošajiem politiķiem, arī no tām partijām, kas šobrīd virza šo reformu, koalīcijas partijām. Nav zināms, vai visas partijas šo ieceru atbalstīs, varbūt tas negūs vispārēju atbalstu un varbūt ir jācer, ka iespējams, ka tas varētu kaut kādā veidā mainīt šo reformas virzību, lai gan šobrīd mums iesaistoties joprojām sarunās, klausoties šo retoriku no IZM, pagaidām nekādi teiksim, neliecina faktori, ka ministrija būtu gatava šo reformu pārskatīt, jo tiek teikts viens, ka pedagoga algas ir jāceļ, ka skolu ir par daudz, ka tās visas uzturēt nevar un ka skolotājiem algas visās pilnā apmērā, visās šajās esošajās skolās valsts nav gatava maksāt. Bet runāsim ar iedzīvotājiem, aicināt uz šo tikšanos ir arī visu skolu direktori, protams, aicināt ir arī Līvānu novada pašvaldības deputāti. Ceru, ka arī viņi ieradīsies uz šīm sarunām un būs gatavi runāt ar iedzīvotājiem, būs gatavi iesaistīties šajā jautājumā, jo tas ir patiesi svarīgs jautājums, jo, protams, ka likvidēt mēs ātri kaut ko varam, bet ja valsts ir šobrīd atteikusies no šī savu pienākumu finansēt izglītību, tad patiesi kļūst skumji šobrīd pašvaldībām vienām pašām ar to cīnīties, ņemot vērā vēl to, ka visi ļoti labi zinām, cik ļoti sarežģīti Latvijā visām pašvaldībām šogad ir sabalansēt savus budžetus un nodrošināt tajā skaitā arī izglītības funkciju izpildi, jo jau šobrīd apmēram puse pašvaldību budžeti tiek novirzīti izglītībai. Tā kā vēlreiz aicinu visus uz šīm sarunām. Tad runājot par šo nedēļu, viena no mūsu pašvaldības jaunatnes institūcijām, gan jau visi esat zinājuši, jo ļoti aktīvi darbojas šī institūcija, tas ir Kvartāls. Šonedēļ atskatīsies uz savas darbības 10 gadi un patiesi iestādi, kas ir attaisnojusi savu devumu, kas ir ļoti aktivizējuši šo jauniešu iesaisti, šo neformālo darbu, jo faktiski Kvartāla misija ir tāda, lai ik viens jaunietis būtu iekļauts, lai arī pēc stundām šajā brīvajā laikā, ko jaunieši pavada, lai viņiem būtu šī iespēja sanākt kopā, liederīgi savu laiku pavadīt, rast jaunus virzienus savai attīstībai, un lai mazāk mums būtu tādi jaunieši, kuri nav piesaistīti kādām liederīgām aktivitātēm. Tā ka šo nedēļu un šo mēnesi iestādes svin savu 10 gadu, tā kā sveicieni arī visai iestādes komandai, un lai veicās arī turpmāk šos jaunos izaicinājumus piepildīt. Vēl gribu informēt mūsu iedzīvotājus, kā mēs esam tikušies sarunās ar Preiļu Līvānu partnerību kopā, kas ir abu novadu pašvaldību tāda sadarbības organizācija. Un šobrīd mums ir sniegta informācija par vairākām programmām, ko šī partnerība
administrēs jau šajā gadā. Šī informācija ir ļoti vērtīga, jo tā pavērs iespējas gan biedrībām, gan nodibinājumiem, gan arī vietējām kopienām realizēt labas, vajadzīgas iniciatīvas, un pie tam tiks piešķirts arī attiecīgs finansējums no šīs te partnerības arī pārvaldītajiem fondiem. Tā kā šeit būs tādas septiņas grupas, 7 projektu iespēju virzieni, kuros būs iespēja iesaistīties, un es minēšu tikai īsumā par katru no tiem. Tātad pirmie tie, kas tiks izsludināti jau šajā pavasarī, šīs programmas būs saistīts ar jaunajiem uzņēmējiem šeit pie mums Līvānu un Preļu novadā. Un šie jaunie uzņēmēji, kas nav vecāki par šī uzņēmē darbības formu, nav vecāki par 18 mēnešiem, viņiem būs iespēja pretendēt uz finansējumu līdz 15 000 eiro savu uzņēmumu attīstībai. Un šeit ir arī labi, ka var gan fiziskas, gan juridiskas personas pretendēt uz šo atbalsta pasākumu. Tāpat arī pavasarī tiks izsludināta šī prioritāte, kas ir saistīta ar aktīvo kopienu darbību. Un aktīvās kopienas tās ir dažādas mūsu sabiedrības veidotas biedrības, nodibinājumi, un īpaši atbalsta, teiksim, šis te intensitātes palielinājums būs tām sabiedriskajām organizācijām, kuras ir ieguvuši viedo ciemu statusu. Un arī mūsu novadā ir viens šāds ciems, tas ir Rudzātos, un arī viņiem būs iespēja pretendēt uz šo te aktīvo kopienu finansējumu šajā programmā līdz 15 000 eiro. Un tāpat arī līdz 30 000 eiro būs iespēja kandidēt tādā programmā, kas ir nosaukta Dzīvesprieks. Un šeit vairāk tādas aktivitātes, kas ir saistīts ar tādu varbūt nelielu aprīkojumu, infrastruktūras projektu izveidi mūsu abos novados. Un arī šeit tātad būs iespēja tiešām arī piesaistīt šo te finansējumu. Vēl būs atbalsta programmas arī tieši pašvaldībām, kuras gan gada otrajā pusē tiks izsludināts, un tāpat arī uzņēmēju darbības atbalstam uzņēmējiem, kuri nav lauksaimnieki, bet kuri sniedz vai nu pakalpojumus, vai arī ir ražotāji. Un arī šeit ir dažādas tās atbalsta formas, ja, piemēram, uzņēmējs ir gados jauns, vai arī viņam ir specializētā izglītība lauksaimniecībā, tad arī var iegūt lielāku šo atbalsta intensitāti, bet šajā uzņēmēja darbības programmā tad var pretendēt uzņēmums līdz pat 100 000 eiro. Es domāju, ka tā ir tāda ievērības cienīga un arī ļoti vajadzīga lieta. Tā kā lūdzu sekojiet informācijai, partnerība ir sagatavojusi jau arī semināru plānu, un Līvānu novadā ir plānots rīkot semināru 12. martā, tātad laiks vēl ir, bet noteikti to iespēju izmantojiet un arī šo te semināru laiku atzīmējiet savos kalendāros, jo, kā jau es minēju, tad pirmajām programmām šī te izsludināšanās un pieteikšanās sākas jau pavasarī. Tā ka būs arī Zoomā semināri, kas būs iespēja attālināt, pieslēgties, lai vairāk iedzīvotāji uzzina par šīm te iespējām. Un vēl es atgādināšu arī to, ka no šī gada janvāra visiem iekšējo ūdeņu zvejniekiem, tāda arī mūsu novadā nav mazums, viņiem ir noteikts no valsts puses obligāti savus nozvejas datus ievadīt valsts noteiktajā sistēmā, bet kā parasti šādas izmaiņas, protams, nes līdz arī tādu neziņu, kā to pareizi darīt, un līdz ar to ir iespēja piedalīties seminārā, lai uzzinātu, kā tad pareizi iekšējo ūdeņu zvejniekiem nodot šos te datus par nozvejas datiem un ievadīt viņus šajās informācijas sistēmās. Un šis seminārs tieši šeit pie mums Līvānos, šeit pat Domas sēžu zālē, ir plānots 7. februārī 16. Tā ka šis ir sadarbībā ar Zemkopības ministriju, lai arī palīdzētu mūsu pašvaldības cilvēkiem, kas nodarbojas ar šo te zvejniecību. Tā kā šai nedēļai man informācija visa. Es vēlu jums veiksmīgu šo nedēļu un uz tikšanos jaunedēļ. Visu labu!